Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visiem brāļiem un māsām. Sveiki, labvakar, labrīt, labdien. Atkarībā no kā tā, kad jūs skatāties visiem pārējiem. Šajā klipiņā gribēju jums parādīt Medinas pilsētas apkaimi. Mans draugs šeiks Salmans Abu Davud. Vienmēr, kad mēs aizbraucam ciemos, neskatoties uz to, ka viņš ir šariāta zinātņu students, kurš ir aizņemts cilvēks, viņš vienmēr atrod laiku aizvest man ar ģimeni kaut kur ārpus Medinas uz pikniku, uz kādu jauku vietiņu. Šoreiz arī nebija izņēmums, lai atalgo viņu ar labu, lai vairo viņa iztikas līdzekļus un ieliek viņos svētību. Un es tiešām esmu viņam ļoti pateicīgs, un arī jums ir iespēja pavērot apmēram pusstundas braucienā no otras nozīmīgākās pilsētas islāma vēsturē, kāda ir apkaime. Izņemot asfaltētos ceļus un elektrības vadus, vispār nekas neliecina par civilizāciju, bet pēc pilsētas burzmas, priekš atpūtas, pārmaiņas pēc alhamdulillah, ļoti patīkama pieredze. Ja kāds no jums apciemo Medinas pilsētu, iesaku jums arī izbraukt mazliet ārpusē. Ļoti skaista daba, starp citu. Viena no lietām, kas nebija, kad es šeit mācījos 25 gadu atpakaļ, visi šie zaļumi uz kalniem, un es saprotu, priekš Latvijas mēroga, tur nav nekāda zaļuma, bet priekš Saudijas mēroga ir ļoti zaļš, un kā Salmans teica, katru ziemu tagad tā ir, bet agrāk viss bija vienkārši izdedzis un savs, tā kā klimats mainās, un ziemas paliek mitrākas, alhamdulillah, un zaļākas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sveiki visiem pārējiem. Šeit Salmans, kā vienmēr, ir ļoti viesmīlīgs un atved mums uz ļoti skaistu vietu. Apmēram pusstundu braucienā no Medinas. Nezinu, vai jūs dzirdat, putniņi dzied, ēzelīši vazājās, kamīlīši kaut kur. Un tas, kad nāk jau saulriezis, vēl ne tik drīz, bet aiz kalniem jau saulīt pazūd ātrāk. Ļoti patīkams vēsumiņš, alhamdulillah. Mēģināšu kādu egzotisku putniņu jums nofilmēt, inšallah. Subhanallah. Skaistums, miers un klusums. Cevišķi pēc pilsētas burzmas. Alhamdulillah. Paskat kāds smukuļi. Tā viņi nepamanīja.
meklējam trifeles. No janvāra, februāra starp Medunu un kaut kurieni šķirbās jāaug. Vienīgā problēma, ka viņi izstāsta kā akmeņi. Saucās žilbelu babuški, serinki kozļi. Kamielītes. Tas ir kāds zobiņš, kā man īkšķis.